Ogres trikotāžas kombināts bija viens no uzņēmumiem, kas vēl nesen publiskajā telpā nāca klajā ar paziņojumu par darba spēka piesaisti no citām valstīm, jo Latvijā trūkstot darba roku. Šķiet ar šādu problēmu ikdienas saskars nemazums uzņēmumu, un, piemēram, Ogres nodā šobrīd pieprasīt esot galdnieki un pavāri. Ir vairāki uzņēmumi, kas meklē pavārus un regulāri. Tieši tas tā atmiņā palicis. Pārējās tās vakancītes ir viņa aktuāli, paiet laiciņš un darbinieki atrodas, bet tieši ar pavāriem. Varu teikt arī, kad ar tādiem metāla apstrādē metinātājiem ik pa laikam ir problēmas, ka nevar atrast metinātājus. Arī ar galdniekiem. Kā norāda Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji, sarunās ar darba devējiem nereti kā galvenais tiekot prasīta tieša pieredze, dažbrīd izglītību atstājot otrajā plānā. Savukārt darbiniekiem svarīgi esot uzņēmuma stabilitāte. Tāpēc šogad pirmo gadu Latvijā Nodarbinātības valsts aģentūra rīko tā saucamo vakanču gada tirgu, kas esot iespēja darba devējiem un potenciāliem darba ņēmējiem tikties vienvieta. Ogres rajona darba devēji tiek aicināti uz Jūrmalu, jo pa reģioniem sadalīts un Rīgas reģionam ir Jūrmalā Kauguru kultūras namā šis pasākums un 17. aprīlī. Gan tam darba devējam, ja viņš ir ieinteresēts pieņemt labu darbinieku, viņam jau viņš ir jāredz, jāaprunājās. Tāpat arī darba ņēmējs sarunas ceļā jau ļoti daudz ko var uzzināt par savu potenciālo darba devēju. Tā ir ļoti pozitīva vērtējuma lieta, ja satiekās klātienē. Šobrīd no Ogres apriņķa pieteikušies jau 30 darba devēji. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvis saka, ka interesēsot un atgādina, ka neskatoties uz plānotā pasākumu, darba devēji joprojām bez maksas Nodarbinātības valsts aģentūrā var reģistrēt savas vakances un ar aģentūras starpniecību atlasīt sev piemērotos darbiniekus. Dats Ribotska, Laura Liepiņa, Pārtis Supe, Ogres televīzija.